Sveicināti šīs dienas raidījumā TV Jūrmala, kas, kur, kad runāsim par gaidāmajām aktualitātēm Jūrmalā, Tukuma un Mārupes novados. Šodien aplūkosim notikumus, kas norisinājās šīs nedēļas laikā un kas mūs sagaida šajā nedēļas nogalē. Sākumā aplūkosim to, kas mūs sagaida Jūrmalā. Tradicionāli oktobrī visa mēneša garumā Jūrmalā norisinās veselības mēnesis, bez maksas piedāvājot jūrmalniekiem daudzveidīgas aktivitātes un pakalpojumus veselības uzlabošanai. 26. oktobrī 10. no rīta Nacionālajā rehabilitācijas centrā Vaivari norisināsies nūjošanas nodarbība. 11. notiks nodarbība balets un pareizas stājas pamati Baltic Beach Hotel un Spa. Sanare kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri 12. ir iespēja piedalīties grupu nodarbībā Veselība tavās rokās. Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkā līdz 6. decembrim ir aplūkojama Pētera Upīša izstāde Ex Libris – mākslas un personības simbioze. Šī izstāde tiek organizēta norišu cikla latviešu grāmatai 500 ietvaros. Upītis bija grafiķis, kurš darbojās kokdzeluma tehnikā, īpaši pievēršoties grāmatu īpašuma zīmju grafikām. Pēteris Upītis ir viens no pirmajiem latviešu grafiķiem, kas pievērsās tematisku ciklu veidošanai. Ceturtdien, 24. oktobrī, Jūrmalas domes sēdē tika apstiprināta jauna direktore Jūrmalas mākslas skolā – Sanita Sējāne. Sanita Sējāne humanitāro zinātņu maģistra grādu ieguvusi Latvijas kultūras akadēmijā, bet bakalaura grādu ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Sējānei ir plašas starpnozaru zināšanas par kultūru un sabiedrību apvienojumā ar prasmēm un iemaņām kultūras procesu izpētē, organizēšanā un vadīšanā. No 25. oktobra Jūrmalas mākslas stacijā Dubulti notika zviedru fotogrāfa Larsa Tjūnberga izstādes Skaistais neglītajā un nejaukais šķietami skaistajā atklāšana. Lars Tjūnbergs ir starptautiski atzīts dokumentālists. Fotogrāfs 1993. gadā izveidoja fotogrāmatu par Zviedriju, valsts valstī, un kritiķi to dēvē par 20. gadsimta nogales nozīmīgāko zviedru sabiedrības dokumentāciju. 90. gadu vidū Tjūnbergs dokumentēja Liepājas karostu, un šobrīd šis materiāls ir kļuvis par veselu fotoizstādi. Šajā fotoizstādē ir redzams padomju okupācijas pamestās teritorijas seriālā ainava. Mākslas stacijā Dubulti būs iespējams apskatīt gan šo karostas fotoizstādi, gan divas citas Tjūnberga fotosērijas. Viena no šīm fotosērijām ir veltīta fotogrāfa dzimtajai pilsētai Zviedrijā. Es mīlu Burosu, kā arī starptautiski novērtētā sērija Biroji, kur iespējams redzēt, cik tehniski un psiholoģiski sajauktos stāvokļos darbojas mūsdienu globālais birojs. Izstāde tapusi pateicoties Zviedrijas vēstniecības Latvijā ierosmei, zviedru režisores Modas Nikanderes un latviešu fotogrāfes Intas Rukas mudinājumam. Šo izstāžu programmu atbalsta Jūrmalas valsts pilsētas dome un Valsts kultūra kapitāla fonds. Cienījamie klātesošie, ieelpojiet dzīves stāstus, fotografiju un vēsturi un nedaudz pacelieties spārnos. Och ärade närvarande, andas in de här bilderna, de här storyna, de här berättelserna som ni får se här. Jā. Lai jums jauks šis vakars un satiekamies, runājam un dalamies. Fortsätt.
šeit runājamies. Ja, så jag önskar er en fin kväll och vi ses. Jā. Paldies visiem! Izstāde tapa pateicoties mūsu izcilās fotogrāfas Intas Rukas iniciatīvai, jo viņai ar zviedru fotogrāfu Laršu Tunbjērku ir tāda radoša draudzība jau ilgus gadus. Un, diemžēl fotogrāfs pats vairs nav šai saulē, viņš nomira 2015. gadā, un tāpēc jau vairāk ir svarīgi viņa mantojumu saglabāt. Kāpēc mēs izlēmām un piekritām izstādīt? Tāpēc, ka pirmkārt viņš ir fotografējis Latviju daudz, un šajā izstādē mēs izvēlējāmies 96. gadā fotografēto karostu, kas ir tāda trauma, ja, postokupācijas perioda tāda vieta. Un šis Larša Tunbjērka skats ir ļoti svarīgs uz šo vietu. Viņš akcentē gan to neglīto, kas tur ir, gan arī caur savu formu tomēr parāda, ka tā forma, ka tāda neglīta un pamesta vieta var būt arī kaut kādā veidā estētiska. Bet katrā gadījumā kopumā es domāju, ka tas mums atgādina par to, ka mēs nevaram tā mierīgi dzīvot un ļaut, lai tā okupācijas tās teritorijas, lai viņas vienkārši tā savā nodabā tur sapūst, ka mums ir jāieliek kaut kāda enerģija un griba un darbošanās, lai to visu pārvērstu tādās dzīvojamās teritorijās. Un otra un trešā sērija, kas te ir Zviedrijas pilsēta Borasa, kuru viņš pats ir dzimis, un kur viņš ar tikpat lielu nesaudzīgumu, kā viņš attēlo karostu, un visas tur tās drupas un šausmas, viņš ar tādu pašu nesaudzīgumu attēlo Zviedrijas sabiedrību 80. gadu beigās, jo Zviedrijas sabiedrībā notika tādas īpatnējas izmaiņas, kad tas globalizācija, ko mēs parasti uzskatām, ka tas mums tikai Austrum Eiropā skāra 90. gados, tāda pati notika arī Zviedrijā, ka tā lokālā, var sakot, vide atvērās komercprojektiem globāliem un, var sakot, cilvēki sāka citādāk uzvesties, un pēc viņu uzvedības uz ielām, veikalos, izklāžu vietās varēja saprast, ka mainās laikmets. Tātad tā ir tā Zviedru sabiedrības tāds eksponējums. Un trešā sērija ir biroji, kas ir ārkārtīgi interesanti no vēstures viedokļa, jo 90. gadu beigu biroji arī mūsdienās ir jau vēsture ar vecajiem datoriem un analogajām tehnikām pārsvarā. Un tas rāda biroja īpatnējo mutāciju no tādas reprezentatīvas vietas uz vietu, kur notiek aktīvs darbs, kur ir nekārtība, kur cilvēki praktiski dzīvo tā kā savu to darba dienu. Un tas ir ļoti interesanti tajā Larsa Tunbjērka izpildījumā. Bija viens svarīgs kritērijs. Ja mēs būtu rādījuši tikai karostu, tikai Latviju 90. gados, kā tas sākumā bija domāts, tad iespējams būtu licies, ka zviedru fotogrāfs meklē tādu postpadomju eksotiku mūsu zemē. Un, lai no tā izbēgtu, mēs rādām, ka viņš ar tādu pašu nesaudzīgu skatu skatās arī uz Zviedriju un uz šiem globālajiem birojiem. All right, thank you for having me. You know, I think there are others that know much more about the exhibition, but representing the embassy, this is of course a fantastic, first of all, fantastic gallery. It's very, well, I needn't tell you, but it's light, it's bright, it's modern, it sits beautifully here in Jurmala. And the photographer Lars Tunbjörk, he was of course, you know, he came here first time in the 90s, and together with the director Maud Nykander, who's also here today. And I think they fell in love with Latvia, they fell in love with Jurmala and Riga, of course, and they traveled extensively in the country.
I think it was like sort of a homecoming to bring the exhibition here. And of course, it couldn't have been done without a lot of people, a lot of both on the Swedish side, but more importantly on the Latvian side as well. But it's fantastic, and we are separated by the Baltic Sea, but it also unites us. I think that's the way you have to look at it, that we're united. The sea unites us. The sea doesn't separate us. We have so much in common, and so it's like many of these pictures. Of course, they represent Latvia. They were taken here, but they could, in a way, easily have been taken also in Sweden. But every picture and photograph has its own history. I'm not here to tell anyone what they will see, what they will feel, but it's just, they're beautiful in their own right, and they represent also a different era in Latvia. And so it's contemporary, but it merges history and the present. Šodien Jūrmalas kultūras centrā ir iespējams redzēt Pannas teātra jauno izrādi Sirsnīgu komēdiju Mazpilsēta. 26. oktobrī Bulduru izstāžu namā norisināsies ekskursija ar aktivitāti Ienāc buša pasaulē. Jūrmalas muzejā 15:00 ir iespēja redzēt Jūrmalas muzeja krājuma īsfilmas par Rīgas jūrmalu 50. un 60. gados. Aplūkosim Mārupes novadu. 24. oktobrī norisinājās vairāki pieredzes apmaiņas semināri. Mārupes pamatskolā notika IT jomas pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs. Babītes vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs Mārupes novada veselības un sporta pedagogiem. Kā arī pieredzes apmaiņas seminārs Babītes vidusskolā norisinājās Mārupes, Olainas, Salaspils un Ķekavas novadu skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā. 24. oktobrī Masanes bibliotēkā norisinājās tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu. Šīs tikšanās laikā rakstniece dalījās atziņās par dzīvi, lietām un cilvēkiem, kuri iedvesmo stāstiem, par rakstīšanu kā terapiju, sevis meklējumiem pasaulē, pateicoties grāmatu tulkojumiem ārzemēs, kā arī par vārnām un upi. Laura Vinogradova ir 2 stāstu krājumu, garstāsta, romāna, kā arī vairāku bērnu grāmatu autore. Rakstnieces garstāsts Upe ir apbalvots ar Eiropas Savienības literatūras balvu. 25. oktobrī 18:00 Mārupē vakaru ir iespējams aizvadīt rudenīgi un radoši darbojoties. Apmeklētāji varēs piedalīties ķirbju laternu gatavošanā, kā arī ziedu kompozīciju veidošanā. Radošo darbošanos vadīs svētku burves Putukrējums, šarmantās meitenes. Savukārt darbošanās laikā Agnese Priede, dabas aizsardzības pārvaldes dabas eksperte, stāstīs par dabiskajām pļavām, to nozīmi un veidošanu. – 25. oktobra vakarā Mārupes kultūras namā ir iespēja redzēt režisora Gundara Silakaktiņa romantisko komēdiju Kā sākt visu no jauna. Babītes kultūra izglītības centra filiālē Vietvalže notiks dramaturgu teātra izrāde Cilpa, kas stāsta par negaidīti iestājušos mirkli, aicinājumu pārvarēt ierasto bēgšanu no realitātes, mūžam atliekot uz vēlāku darbu un pienākumu veikšanu, kā arī sapņu realizāciju. Mārupes kultūras namā sestdien, 26. oktobrī 12:00 norisināsies koncertu uzvedums Pepijas dziesmas, muzikālā izrāde Pepija Garzeķa, kurā varēs dzirdēt komponista Arņa Medņa brīnišķīgo dziesmu ciklu.
Tagad aplūkosim Tukuma novadu. Šodien Tukumā notiks biznesa fórums Ideju vilnis spožai uzņēmēju darbības attīstībai, kurā piedalīties tiek aicināti visi Tukuma pilsētas un novada uzņēmēji. Šis pasākums sniegs iespēju uzņēmējiem veicināt daudzveidīgu, inovācijām atvērtu uzņēmēju darbības attīstības domāšanu. Pasākuma laikā dalībnieki paši varēs praktiski darboties, pilnveidojot un attīstot savas prasmes, kā arī būs iespēja piedalīties tīklošanās aktivitātēs, veidojot gan jaunus kontaktus, gan arī sadarbības ar citiem nozares pārstāvjiem. Pasākumu vadīs Elīna Miķelsone, zinātņu doktore, inovāciju un ideju vadības eksperte, Idea Innovation Institūte vadītāja, Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikas vadītāja un banku augstskolas asociētā profesora. Enguras bibliotēkā 25. oktobrī 15:00 ir iespēja tikties ar rakstnieci un redaktori Gunitu Lagzdiņu. Rakstniece sākusi rakstīt jau kopš 14 gadu vecuma, bet plašākai sabiedrībai sāka rakstīt 2002. gadā reģionālajā laikrakstā Kursas laiks. Gunita Lagzdiņa ir izdevusi 2 stāstu krājumus – Spēlītes un Ieraudzīt varavīksni, kā arī ir vairāku grāmatu romānu autore Lāde vaļā, Pareizs laiks un Gunita. Ikdienā rakstniece strādā dažādos laikrakstos par redaktori un korektori. Džūstas kultūras namā vakarā varēs redzēt Maksima Trivaškeviča 4. solo izrādi Stāstīšu jokus. Izrādē stundas garumā varēs klausīties Trivaškeviča stāstītos jokus, kas tapuši arī pandēmijas laikā. Komiķis Maksims Trivaškevičs ir viens no zināmākajiem un pieredzējušākajiem komiķiem Latvijā. Komiķis ieguvis certificēta fizioterapeita kvalifikāciju, kas viņa izrādes padara par smieklu terapijas seansiem. Irlavas pagastā 26. oktobrī notiks jau 3. rudens pārgājiens Iepazīsti Irlavas pagastu. Ik viens interesants ir aicināts doties kopīgā pārgājienā 10 kilometru garumā. Zentenes kultūras namā notiks Helovīnu pasākums Trakā burvja pagrabā. Vakara laikā ir iespējams iziet sajūtu taku, Trakā burvja pagrabs, lasīt dažādus šausmu stāstus, piedalīties darbnīcās, kur varēs grebt ķirbjus, zīlēt stikla bumbās, gatavot burvju dziras un piedalīties citās aktivitātēs. Šogad Kandavas luterāņu baznīcas ērģeles svin savu 160. jubileju. Par godu šādam notikumam iedzīvotāji ir aicināti 26. oktobrī 16:00 uz ērģeļu koncertu Rudens postlūdija, kur pie ērģelēm varēs redzēt Jāni Karpoviču, bet pie violas Ilzi Kirsonovu. 26. oktobrī Jaunpils pilī no 7:00 vakarā līdz 10:30 notiks Latvijas piļu un mūža asociācijas rīkots notikums Leģendu nakts 2024. Šī pasākuma mērķis ir uz vienu dienu ļaut apmeklētājiem pilis un mūžas ieraudzīt neierastā veidā, caur dažādām norisēm, izzināt vēsturi un iepazīt kultūras mantojumu. Šī gada notikuma tēma ir vēstules. Pils iekšpagalmā uz ēkas sienas varēs redzēt video projekciju par godu Elizabetei Šarlotei Konstancei Fonderrekei, kurai šogad apritēja 270 gadi. Tas ļaus ieskatīties sirdi plosošo vēstuļu fragmentos un atziņās, sniedzot iespēju ielūkoties viņas dzīvē un emocijās. 17:00 Jaunmoku pilī un parkā norisināsies Leģendu nakts 2024. Leģendu nakts laikā tiks rakstītas, lasītas un izzinātas vēstules, kuras cauri laikiem ir atklājušas dažādas interesantas lietas, kā piemēram patiesība par cilvēkiem un apkārtnes notikumiem.
Pils torņa zālē būs kaligrāfijas meistara darbnīca kopā ar Daci Pētersoni. Dalībniekiem būs iespēja pašiem gūt ieskatu, kā ar spalvu un tinti ir iespējams uzrakstīt skaistu vēstījumu. Leģendu nakts ietvaros būs iespēja doties 2 ekskursijās. Patiesā vēsture, kur varēs aplūkot Jaunmoku pils muzeju, un pa leģendu takām, uz kuru apmeklētājiem vēlams ņemt līdzi pašiem savu lukturīti, lai tumsā spētu apskatīt leģendām apvītās vietas pils parkā. Visa pasākuma laikā būs iespēja izzināt meža vēstules kopā ar gudro lapsu meža muzeju ekspozīcijā. Atšķitināt slepenos rakstus mūžas ēkas kolonu zālē, kā arī izzināt noslēpumus pils pagrabā. Iepriekš atsevišķi rezervējot, būs iespēja arī vakara gaitā uzvarēt sumpurni un tikt ārā no piena mājas pagraba spēlē Zaļā meža melnie stāsti. Slampes kultūras pilī 26. oktobrī notiks deju skolas demo koncertšovs Toreiz un tagad. Pasākums norisināsies 3 daļās. 17:00 notiks grāmatas no deju studijas līdz skolai izdošanas svētki. Laiks iet uz priekšu un cilvēki, kuriem mīlestība pret deju ir bijusi liela, ir gana daudz. Grāmatā tiek izcelti cilvēki, kuri ir gan dejojuši, gan dejos, iedvesmos un būs paraugs jaunajai paaudzei, lai dejas kustības mīlestība pieaugtu un tā kļūtu spēcīgāka. 20:00 apmeklētājs sagaida pirmais salidojums un koncertu šovs Toreiz un tagad. Rotaļīgā retrospekcijā uz skatuves būs iespējams redzēt gan bijušos, gan esošos dejotājus un tiks parādīts, kā 25 gados mainījušās dejas tendences un stils, kā veidojies un pārveidojies dejas pasniegšanas veids. Vakara noslēgumā norisināsies svētku ballīte kopā ar grupu Vecie Blēži un DJ Saimonu. 26. oktobrī Durbes pils aicina apmeklētājus uz ikgadējo leģendu nakts pasākumu. Pasākuma laikā būs iespēja redzēt, kā māksla savīsies ar vēsturi, leģendām, mūziku un tehnoloģiju izveidotiem tēliem, ļaujot apmeklētājiem kļūt par daļu no neparasta piedzīvojuma. Apmeklētāji varēs iepazīt leģendārus māksliniekus un viņu mākslas darbus, uzzināt par Durbes pils kādreizējiem iemītniekiem un viņu aizraušanos, dzirdēt muzikālas improvizācijas. Kopā ar pētnieci apmeklētājiem būs iespēja apskatīt izstādi Mednieku stāsti un tajā eksponētos mākslas darbus, pētīt autoru atšķirīgos rokrakstus un noskaidrot šo darbu nozīmīgumu mākslas vēstures kontekstā. Leģendu nakts kļūs par izstādes Mednieku stāsti noslēguma pasākumu. Tukuma muzeja pētniece Inta Dišlere dalīsies ar stāstiem par kādreizējo Durbes pils īpašnieku Fonderu Reku dzīvesveidu, aizraušanos ar medībām un 19. gadsimta medību tradīcijām. Vakara gaitā varēs dzirdēt komponista Sergeja Austra Universa muzikālās improvizācijas, kas ļaus klausītājiem gremdēties noslēpumainā skaņu pasaulē. Būs iespējams aplūkot ne tikai izstādi Mednieku stāsti, bet arī izstādē eksponētās gleznotāju un literāta Baumaņa vācu valodā sarakstītās anekdotes grāmatu, medību piedzīvojumi, kas gan lielākoties robežojas ar melu stāstiem, taču notikuši īstenībā. Šīs anekdotes ir 1817. gada oriģināla izdevums no Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva, kas prezentēts kā īpašs eksponāts un izstādes autoriem kalpojas par iedvesmas avotu. Šlokenbekas muižā norisināsies leģendu nakts, kur visa vakara garumā muižas teritorijā būs pieejamas dažādas aktivitātes.
No Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas jaunajiem māksliniekiem būs dzejoļu lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Sagaidīt varam arī raganiņa sajūtu pareģojumu, bruņinieka satikšanu un monētu kalšanu. Džūkstas kultūras namā 21:00 norisināsies diskotēka, kurā skanēs 80. gadu mūzika, būs iespēja piedalīties konkursos, kā arī citās aktivitātēs. Pēc 35 gadu ilga pārtraukuma ir atgriezies Pūķis. Pasākuma un visas plānotās aktivitātes vadīs Kaspars un Oskars. 27. oktobrī Durbes pils 2. stāvā ir apskatāma izstāde Medinieku stāsti. Šajā izstādē iespējams redzēt gravīras un statuetes 18. un 19. gadsimtu gleznās, iemūžinātus dzīvniekus un medību ainas, kā arī medību tauras, pulvera ragus, ieročus un citu medību atribūtiku. Līdzās tā laika autoru mākslas darbiem eksponēti arī tādu izcilu mākslinieku kā gleznotāji Johana Heinricha Baumaņa un Jākoba Samuēla Bekas, graviera Johana Eliesa Rīdingera un tēlnieka Žila Moņēza mākslas darbi. Esam aplūkojuši notikumus Jūrmalā, Tukuma un Mārupes novados. Skatieties kanālu TV Jūrmala un piesakojiet mūsu sociālo mediju kontiem. Ar jums kopā bija Katrīna Špundzāne.